Daudz savu bērnību pavadīju kopā ar vecmāmiņu, ja? Vecmāmiņa man bija ļoti tuvu un vectēvs, un tad, kad viņa aizgāja, man gribēs to mīlestību kādam atdot. Es atnācu uz šejienes un sapratu, ka tas ir mans. Es gāju mērķtiecīgi, ka laikam jau es esmu, kur man vajag būt. Jo es pa šitiem 8 gadiem nevienu dienu neesmu atnākusi uz darbu. Man jāiet rītā uz darbu, tā nekad nav bijis. Es pat neeju kā uz darbu, es vienkārši šeit darīju tas, kas man jādara. Man šis darbs ir svarīgs, tāpēc, ka tu jūties vajadzīgs kādam. Tu jūties gaidīts. Es vienmēr zinu, ka mani šeit kāds gaida. Mamma ir aprūpētāja, ir labi kopā strādāt. Vienmēr, ja es kaut ko nezinu, ja ir kāds jautājums, es vienmēr zvanu mammai. Viņa man vienmēr zina, ka viņa man dos atbildi. Tā bija apzināta izvēle, jo es savā mūžā dažādos darbos esmu strādājis. Un tad pienāca kaut kāds brīdis, kad es sapratu, ka es gribētu tādu, kur vairāk es tieku pats tā kā novērtēts. Tā, kad ir atdeva tam, ko es daru. Pats galvenais just līdzi, lai nebūtu tā, ka tu ieeji, vai ne tikai tā pienākuma pēc, tu ieeji pēc cilvēku, vai ne, mēģināt ar viņu parunāties, redzēt arī, ka tās nopietnās lietas, ja tiešām viņam ir, lai viņš justos labi pēc tam, kad es esmu bijis pie viņa. Tas nav hobija, ja? Un tās nav izklaide. Tas ir darbs, kad tu atnāc uz darbu un nostrādā uz 100%. Lai tev aiziet uz māju un tev būtu miers uz sirdi. Es ļoti lepojos ar savu profesiju. Šis manā dzīvē ir 5. tāds izlaidums, kurā esmu bijusi, un tas bija 1. izlaidums, kurā es sapratu, ka es tiešām esmu ļoti priecīga par šo diplomu, ko es turu rokās. Lielākais gandrījums jau laikam ir tas paldies, un kad tomēr ir ir panākts, kad mēs redzam, kad ir mainījusies vide, ka mainījies pats cilvēks. Mums ir viena meitene, kurā strādā par palīgu, un tagad viņai vienkārši pazvanīja un saka, es gribu nākt par aprūpētāju. Saku, tiešām? Viņa saka, jā, es gribu, jo man to vajag. Un es domāju, ka viņa novērtēja visu dzīvi. Viņa pārdomāja, jā, un viņa tad kaut kāds iekšas mīlestība parādījās. Viņiem arī es zinu, ka ļoti patīk, ka jauni cilvēki iet pie viņiem, jo viņi paši jūtās jaunāk. Es domāju, mums sabiedrībā vēl valda tas uzskats, kad tas ir tā, ja es, sevišķi bērni domā, kā es lūkšu palīdzību, ja vecāki atkal lūdz, kā es ar svešiem cilvēkiem būšu, ja. Bet tas ir pakalpojums, kur šajos laikos ir ļoti jau ir izdomāts daudzas lietas, kā mēs varam sniegt paši to nepieciešamo, lai cilvēki justos labi. Viens no aprūpētāju uzdevumiem ir pārliecināt klientu, kad mēs jau neko sliktu nedaram, mēs tikai nākam palīdzēt. Un tā palīdzība ir vajadzīga. Pirmkārt, sākumā, kad es uzsāku strādāt, es pati saskāros ar tuvākajiem paziņām un draugiem, kā tu vari strādāt šo darbu. Tad es arī skaidroju, ka mēs nekad nezinām, kā būs nākotnē, un ka šīs ir ļoti liederīgas ziņas, lai palīdzētu tuviniekiem vai paziņām, kā rīkoties un nonākt šajā ļoti smagā situācijā. Pats galvenais, lai sabiedrībai būtu tā sapratne ļoti, jo to, ko mēs darām, tas ir ļoti nepieciešams. Aprūpētāja profesija ir nākotne. Šajā profesijā noteikti vienmēr būs darba iespējas. Nevar iedomāties nekāda veida robotus, kaut gan attīstās tehnoloģijas, ir daudz, kas jau redzēts, bet šī cilvēcīgā puse, tā nekad neatsvērs nekādas ierīces, nekādi roboti. Kaut vai šis siltais pieskāriens un skatiens un smaids, ko gaida šis klients. Es brīnos katru dienu, cik tik sirmā vecumā, cilvēki vēl ir ar gaišu prātu, ar sapratni, kas notiek apkārt, un bez nekādas liekas tādas, kā tautā saka, pukstēšanas. Viņi saprot tās lietas ļoti labi. Un tajā pašā laikā viņi arī saprot, ka tas dzīves ilgums ir katram, cik viņš ir, bet vienalga viņa atrod to pozitīvo, to gaišo pusi tam. Man tas ļoti uzrunā un patīk. Katram vajag apģērbt cilvēku savas pižamiņas, un citiem vajag iedot bučiņu, citu vajag samīļot,
ar citu vajag pasēdēt, jā, un parunāt bišķiņ, jo viņš tev gaida, viņš to vēro ļoti, jā, un līdz rītam viņš gules mierīgi, ja tu to izdarīsi.